praktiskajai pieredzei. Tā, kaut kas notika. Es sāku ierakstu, viss kārtībā. Aha, skaidrs, labi. Nu, lūk, tātad šodien es jums pastāstīšu, mēģināšu jūs varbūt arī iedvesmot, kur tad ņemt ēdienu, idejas, ko pasniegt galdā mājas kafejnīcas dienā. Un man šķiet, ka mājas kafejnīca ir viens tāds brīnišķīgs pasākums, kurā varam uzņemt viesus un parādīt savu mīlestību pret ēdienu. Un arī tā ir tā reize, kad mēs varam parādīt pilsētniekiem, ka laukos dzīvot ir privilēģija. Tātad, ko tad tie mūsu viesi no mums sagaida? Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad, ko viesi no mums sagaida? Tātad, viesi no mums sagaida draudzīgu uzņemšanu un arī apčubināšanu, un tie noteikti, kas jau ir kā tās mājas kafejnīcas rīkojuši, apmēram zina, kādi viesi ierodās, kā viņi uzvedās, un kā ar viņiem jāsarunājās un kā viņi jāsamīļo. Tātad viņi gaida savu apčubināšanu, ja viņi ir atbraukuši pie mums uz kafejnīcu. Viņi meklē arī jaunas garšas pieredzes, piedzīvojumu, baudot gan aizmirstas garšas, gan arī ēdienus ar jaunām notīm. Ko tas nozīmē ar jaunām notīm? Ar jaunām notīm nozīmē varbūt ēdiens, kas ir kāds jau ilgstoši lietots, bet viņam ir pievienot varbūt kaut kāda jauna sastāvdaļa, kas arī varbūt nāk no mūsu dārza. Tātad mūsu tiem viesiem patīk arī līdzdalība un emocijas. Viņiem pašiem arī patīk dalīties ar saviem piedzīvojumiem un stāstiem, it sevišķi tad, ja ēdienā, ja tiek pasniegts ēdiens, kam ir šī bērnības garša vai, teiksim, atmiņas uz šķīvja, tad cilvēki labprāt arī stāsta par savu pieredzi. Tāpat viņi sagaida arī interesantus stāstus, izglītojošu informāciju un jaunas ziņas, jaunas zināšanas. Tad, kad varētu teikt, mēs sākam domāt, vai kad es sāku domāt par to, kādu ēdienu pasniegt, tad ir vairākas versijas, kur es personīgi smeļos iedvesmu. Un es padalīšos ar jums, kurā vietā, kur tad ir tie mani iedvesmas lauki. Lūdzu, nākamo kadru. Tūlītās. Ir redzams? Ir redzams. Jā. Tā, droši vien jums nav noslēpums, ka modē arī pie mums arvien vairāk atgriežas vietējais, sezonālais un tradicionālais ēdiens. Šī mode, vai teiksim, paraša tradīciju saglabāšana citur Eiropā jau darbojās diezgan sen. Pie mums tas sāk lēnām nākt modē no dobas uz šķīvja, no lauka uz šķīvja. Un, teiksim, es savu iedvesmu ļoti bieži meklēju savā dārzā. Jo savā dārzā ir parasti sastādīti un sadēstīti tie augi un dārzeņi, un arī aug tie koki un ogu krūmi, kuri mums pašiem vislabāk patīk, un arī tātad no šiem mūsu augiem un dārza mēs arī varam pagatavot ēdienu, varbūt, kas mums vislabāk sanāk. Tad, ja mums pietrūkst fantāzija raugoties savās dobēs, tad, teiksim, es dodos uz kaimiņos esošajām zemnieku saimniecībām pie saviem draugiem un meklēju to tur, kas pie manis neaug. Tās ir pupas, burkāni, kartupeļi, jo savā dārzā es pārsvarā audzēju salātus, zaļumus, tomātus un tādās nelielās devās, lai pietiek ģimenei un arī dažreiz, lai nedaudz paliek pāri. Bet kaimiņos esošās zemnieku saimniecības ir tās, kuras vienmēr spēja nodrošināt
gan dārzeņus, gan citu produkciju tā, lai to var sagatavot tik daudz, ka pietiek arī ciemiņiem. Tātad, kam vēl varētu pievērst uzmanību, ja meklējam kādu ēdienu, ko pagatavot, kuram arī ir stāsts. Ir vērts atcerēties vecās šķirnes, kas pie mums jau ilgu laiku ir augušas, bet pašlaik varbūt iet bišķiņ mazumā, tomēr atzimst arī tās šķirnes un tiek celtas godā, kas ir kādreiz bijušas. Piemēram, dzeltenais ābolu kālis ar visu savu stāstu, tāpat vietējās kartupeļu šķirnes ar skaistajiem sieviešu vārdiem, kā Vineta, Laura un priekuļu kartupeļu šķirnes, Madara, Monta un vēl visādas šķirnes, ko var sameklēt un atrast arī interesantu informāciju gan par šķirnēm, gan par vārdiem, gan kādēļ tie vārdi ir izvēlēti, un arī atrast, teiksim, kurā vietā šos kartupeļus iegādāties. Tāpat, ja mājās ir saglabājušās vēl vecās ābeļu šķirnes, Antonovka, cukuriņš, baltais dzidrais, arī ir vērts tiem piegriezt vērību un izmantot tos savos ēdienos. Tāpat varam savus viesus cienāt ar vietējo zirņu un pupvēdieniem, kas arī tādiem pilsētniekiem ir diezgan aizmirsti ēdieni, bet tad, kad viņi atbrauc ciemos un bauda šos ēdienus, viņi ir ļoti priecīgi, jo daudziem no pilsētā pašlaik dzīvojošiem šie ēdieni saistās arī ar bērnības garšu. Liekam nākošo bildi iekšā. Tātad vēl viena vieta, kur vienmēr var meklēt iedvesmu, ir mežs. Es to saucu par latviešu dabas katedrāli un medību laukiem, jo tur var iemedīt visu ko. Tur var iemedīt dažādas ogas, tur var iemedīt sēnes, tur var iemedīt varbūt arī kādu lielāku dzīvnieku, ja draugos vai kaimiņos dzīvo kāds mednieks. Un visas šīs meža veltes ir ļoti labs avots dažādu ēdienu pagatavošanai. Šos ēdienus bez tam var arī pasniegt no meža līdz atnesot, piemēram, kādu zaļumu, var kādu dekoru paņemt līdzi, ko pielikt ēdienam klāt, viršus, zemeņu lapiņas un tā tālāk. Varētu teikt, ka mežā fantāzijai un iedvesmai ir neizmērojami liela teritorija. Liekam nākošo bildi iekšā. Kur vēl ņemt iedvesmu? Lauciniekiem, es domāju, ar iedvesmas ņemšanu paverās plaši lauki. Pļavās, kas apbur un viļņojošā Rudzu laukā, kas ir pie mājas blakām, jo, teiksim, manas asociācijas, ja mēs skatāmies uz to magoņu ceļu, tad man šķiet, ka būtu burvīgi, teiksim, tādu garu galdu uzveidot, kas izskatās tik skaisti kā šis magoņu lauks. Vai, teiksim, ja mēs esam pie Rudzu lauka, tad manas asociācijas ir ar rudzu maizi, ar medu, ar piena glāzi, ko mēs arī varam izmantot, pasniedzot to saviem viesiem. Tālāk pļavās mēs varam iegūt dažādas bagātības, mēs varam pagatavot no vīgriezēm medu, mēs varam savākt dažādas veselībai noderīgas augus, pagatavot tējas, bet to jau jūs noteikti visi paši ziniet. Vienkārši dažkārt ir varbūt vērts atgādināt par to, jo, ja mēs dzīvojam tādā vidē, kur mums viss ir, tad dažreiz mums piemirstās, ka to var arī ļoti labi izmantot, iepriecinot citus. Šķiram nākošo. Tā. Nu, vēl viens ļoti jauks un plašs
Iedvesmas lauks ir gadskārtu tradīcijas un svinamās dienas. Un es šeit esmu, varētu teikt, sarakstījusi tās dienas, kas iekļaujās tieši tanī mājas kafejnīcu laikā, tanīs dienās, kad iespējams ir mājas kafejnīcas. Izmantot šo dienu ietekmi uz dabu vai uz ēdienu karti var ne tikai, teiksim, tanī konkrētajā datumā, bet to datumu var apspēlēt arī pirms tam un arī pēc tam. Tātad Pētera dienu mēs svinam 29. jūnijā. Šajā dienā tiek ēsti tradicionāli paši pirmie jaunie kartupeļi. Pētera diena ir tā diena, kad visi vecie krājumi ir apēsti un jaunie vēl nav izauguši. Tādēļ to Pētera dienu dēvē par tādu nabadzīgais Pēters ir atnācis pie mums, un mēs tad gaidām to nākošo Jēkabu dienu, kad jau mums ir vairāk kaut kas, ko likt uz galda. Jēkabu diena ir 25. jūlijā. 25. jūlijā tad ēda jauno rudzu maizi, taisīja rudzu biezputru, arī sāk ēst jau jaunos ābolus, kas bija ienākušies, un Jēkabu dienā sāka rakt kartupeļus. Bija arī jaunie kāļi izauguši, un ēdienus gatavoja tieši no kartupeļiem, kāļiem un arī rudziem. Rudzu, varētu teikt, maizes cepšanai ir rituāli, kurus var izmantot arī sagaidot savus ciemiņus savos namos, un arī rudzu biezputra, tāpat jaunie āboli ir iespēja gatavot dažādus ēdienus un arī par tiem stāstīt. Tālāk Annas diena 26. jūlijā, ēdieni ir līdzīgi kā Jēkabu dienā, jo dienas ir ļoti tuvu. Varētu teikt, viena otrai blakus. Arī vārīja jaunos kartupeļus, tad jau sāka kaut lopus, kāvu jērus un kazas, un līdzīgi kā Jēkabu dienā ēda rudzu maizi. Labrenča diena ir 10. augusts, tad tradicionāli kāva āžas un kazas, ēda to gaļu un kopā ar jaunajām kāpostu lapām. Kāposti paši vēl nebija ienākušies, tad šķina tās jaunās lapas un gatavoja ēdienus. Turpināja ēst ābolus, jo bija ienākušies jau tie, kas iepriekš nebija gatavi. Šī diena ir tā diena, kad senāk taisīja sviestu. 10. augusts Labrenča diena bija diena, kad taisīja sviestu. Tieši tādēļ, kad uzskatīja, ka tā ir diena, kad gatavotais sviests labi saglabājās arī tad, ja viņam nepievieno sāli. Jo senāk daudzas lietas glabājot lika klāt sāli, lai ilgāk saglabājās. Tālāk ir Māras diena, 15. augusts. Šajā dienā turpināja kaut lopus, tos, kuri bija pavasarī jau izauguši, kāva āžu saitas, ēda jaunos kartupeļus. Šeit parādās karašu cepšana, ko cepa karašas un ēda kopā ar to svaigo sviestu. Māras diena ir tā diena, kad izbeidza ēst launagu, jo launags bija tradicionāla maltīte, senāk, un tādēļ, kad agri cēlās un agri gāja gulēt tanī laikā, un pa vidu bija nepieciešams kaut kā uzlabot savu omu, tad varētu teikt arī ēdu launagu. Launagu saimei sāka dot Jurģa dienā 23. aprīlī, kad sākās arī lauku darbi. Tālāk ir Bērtuļa diena, 24. augusts. Šajā dienā ievāca un ēda medu. Medus mums arī ir tāda, varētu teikt, zelta vērta lieta, ko arī
var piedāvāt saviem viesiem un arī pagatavot dažādas ēdienas no meda. Var uzcept arī medus kūciņu vai medus torti. Teiksim, medu var lietot dažādi, liekot viņu klāt arī ēdieniem, saldinot, neizmantojot cukuru. Un starp citu, kādreiz tieši medus bija tas, ar ko saldināja cukuru, tad, kad cukurs vēl nebija izdomāts. Tāpat šajā vērtuļu dienā kāva āžu saunus un gaļu vārīja kopā ar kāpostiem. Un tad nāk Miķeļdiena, kas arī iekļūst, varētu teikt, starp dienām, kas vēl ir mājas kafejnīcas laikā. Tas ir 29. septembris, un tad sākās ražas svētki. Tad visi lauki ir bagāti ar ražu, tiek ievākta raža, tiek darīts alus, tiek rīkoti mielasti, tiek kauti sivēni, aitas, jēri, arī cāļi un gaļi, cepti plāceņi, vārīti kāposti un vārīti kopā, jau arī ar jaunajiem putrājumiem. Šīs te dienas, ko es jums te pastāstīju, ir iekļautas tanī laikā, kad ir mājas kafejnīca. Es nezinu, vai arī Jāņa diena jau iekļūst šajā laikā, bet tradicionāli Jāņi tiks uzskatīti par tādiem nabadzīgiem svētkiem, jo uz Jāņiem līdzīgi kā Pēterdienā vēl nebija ienākušies nekādi dārzeņi un augļi no laukiem. Toties Jāņu diena tika svinēta sienot Jāņu sieru un dzerot pienu. Senāk Jāņos pīrāgus necepa. Tādēļ, ka līdz Jāņiem bija apēsta visa gaļa, un jauna gaļa vēl nebija. Protams, ar laiku šīs tradīcijas ir attīstījušās, un Jāņu dienā mums ir bagātīgi klāti galdi ar dažādiem ēdieniem, un, protams, neaizmirstam, ka tur vienmēr ir pīrāgi, biezpienmaizes un citi kārumi, bet senāk šī bija viena no tādām trūcīgajām svinamajām dienām. Tad braucam tālāk. Lūk, šī ir, varētu teikt, mana zelta ādere, kur iedvesmu meklēju vecajās pavāru grāmatās. Bieži vien galvā iešaujās kāda ideja par kādu ēdienu, ko varētu pagatavot, nezinu, putrājumi ar āboliem vai vēl kādu citu ēdienu. Un tad es vienmēr domāju, varbūt, ka kaut kas līdzīgs jau ir. Un tad es ņemu grāmatas un šķirstu receptes, un nevis meklēju kādā vienā grāmatā, bet meklēju vairākās grāmatās. Jo tad, kad meklēju vairākās grāmatās, tad var arī saprast to ēdienu attīstību un ēdienu, varētu teikt, tās sakarības, kas ēdienu ir ietekmējušas. Un tātad vecās pavāru grāmatas ir ļoti jauks resurss, kur meklēt idejas, jo vecajās grāmatās ļoti bieži var atrast arī tos ēdienus, ko mēs joprojām lietojam šodien. Un šodien mēs lietojam īstenībā tos ēdienus, kas senāk bija muižas ēdieni, ko sauc par muižu kungu ēdieniem. Viņi ir ienākuši mūsu virtuvē, un varētu teikt, mēs pat par to varbūt neaizdomājamies un nenojaušam, bet, ja papēta senākas grāmatas, tad, teiksim, tur arī var atrast to informāciju un apstiprinājumu, kādā veidā tie ēdieni ir atnākuši līdz mūsdienu virtuvei. Arī grāmatas ir vesels lērums grāmatas, kas ir izdotas okupācijas laikā, un droši vien maz mēs par to zinām, bet visas šīs grāmatas, ko jūs redzat, ir sastādījušas kaucmendietes. Par to tajā laikā nerunāja. Šīs bija Kaucmindas skolu beidzējas, kam bija pamatīga bagāža ar receptēm. Šīs bija
absolventes, kas strādāja mūsu skolās, sarakstīja grāmatas arī pret skolām, bet nestāstīja par to, kāda ir viņa pagātne, jo tad tas draudēja varbūt ar izsūtījumu vai ar vēl kādām represijām. Es domāju, ka tās grāmatas, kas ir, teiksim, man ekrāna labajā pusē, visticamāk jums ir pieejamas mājās, tādēļ ar prieku rokat iekšā un meklējat receptes priekš saviem ēdieniem. Šajās grāmatās arī var izsekot tam, ka daudzas receptes grāmatās minētās ir ļoti līdzīgas. Viņas ceļo no vienas grāmatas uz otru, varbūt tiek mainītas nelielas sastāvdaļas, bet pamats saglabājās. Un šīs grāmatas ir, varētu teikt, tur var atrast tās mūsu tradicionālās receptes, tur ir apslēptas visas tās vērtības, ko mēs uzskatām arī par savējām. Un, teiksim, ir idejas, un nezinām, kā tās idejas īstenot, vienmēr ir vērts apskatīties pavāra grāmatā. Tomēr nevienmēr pavāra grāmatā tās publicētās receptes ir, varētu teikt, īstenojot, izdodās tas ēdiens, ko jūs esat vai es esmu iecerējusi. Dažkārt gan sastāvdaļas var būt savādākas, un tur iznāk čiks beigās, gan arī varbūt tas ēdiens nemaz nešķiet tik garšīgs, kā pirmajā reizē šķita, kad tā recepte tika izlasīta. Tādēļ mans ieteikums ir, ja jūs nolēmjat gatavot kādu ēdienu, ko esat izvēlējušies, iecerējuši, bet nekad neesiet gatavojuši, tad vienmēr tomēr iepriekš vajag ēdienu pagatavot un izmēģināt. Jo var izrādīties, ka ēdiens nav tā vērts, lai viņu pasniegtu kādam citam. Tātad vēl no grāmatām jūs variet ievākt stāstus, variet ievākt stāstus par to laiku, kad grāmata ir izdota, jo gan, varētu teikt, sākumā, gan beigās ir apraksts par to grāmatu, un šajās grāmatās, kas ir izdotas okupācijas laikā, jūs izlasīsiet visādus brīnumus. Tur ir pieminēts Ļeņins, tur ir pieminēta komunistiskā partija, tur ir pieminētas dažādas lietas, kas ir bijušas ļoti svarīgas, bet šīs grāmatas nebūtu izdotas, ja tur nebūtu, teiksim, ievadvārdos atspoguļota padomju varas milzīgi labā ietekme uz visu padomju tautu. Šajās grāmatās to var arī izlasīt. To var apspēlēt, to var arī neapspēlēt. Tas ir katra paša ziņā, tomēr ir interesanti redzēt, kā receptes cauri gadsimtiem un desmitiem izdzīvo dažādās politiskās sistēmās. Recepte nemainās, mainās tikai tie priekšvārdi, kas tajā receptē grāmatā uzrakstīts. Tā, liekam nākošo. Tātad jautājumus, kuriem būtu jāatbild pirms ēdienkartes sastādīšanas. Lai saprastu, kādus ēdienus un kādā veidā pasniegsim, ir ļoti svarīgi izvēlēties to teritoriju, kurā tiks iekārtot mājas kafejnīca. Un mājas kafejnīcu var iekārtot jebkur. Tas var būt pagalms, tas var būt šķūnis, tā var būt pļava, rudzlauks, ezera krasts, dzīvojamā istaba un tā tālāk un joprojām. Ja jums blakām ir rudzlauks, varbūt jums ir ideja galdu saklāt rudzlaukā, vai ja ir ļoti skaista pļava, varbūt pļavā. Šķūns ir brīnišķīga vieta, kur saklāt galdus saviem viesiem, bet arī dzīvojamā istaba ir jauka, jo tad, kad
mēs uzņemam mājas kafejnīcas viesus, tas nozīmē, ka mēs esam atvērti svešiem cilvēkiem dalīties ar to, kas mums ir, tas ir viesmīlība un ēdiens. Tātad, tad, kad mēs esam izvēlējušies, kur mēs rīkosim savu mājas kafejnīcu, tad mums arī jāsaprot, kas būs tā mūsu mērķa auditorija, jo arī no tās ir atkarīgs, kādus ēdienus mēs izvēlēsimies. Vai tā ir turistu grupa, vai tā ir ģimene ar bērniem, vai tie ir, teiksim, pensionāri, vai tie ir pāri, vai tie ir jaunieši. Tas viss ir jūsu ziņā, kura ir tā mērķa auditorija, kurai jūs veltīsiet savu laiku un savus ēdienus. Un, ja mēs iekārtojam mājas kafejnīcu, mums ir arī jāsaprot, cik daudz viesus mēs varam uzņemt. Vai tie ir tikai 10 viesi, vai tie ir 50, vai varbūt 100. Es zinu, ka kad iepriekšējos gadus ir ļoti jaudīgi mājsaimnieki, kas savus viesus ir uzņēmuši 100, bet tāpat tās ir mazas saimniecības, kuras ir uzņēmušas varbūt 10 vai 20 viesus. Katrā gadījumā, uzņemot atšķirīgu daudzumu ar viesiem, ir arī atšķirīga plānošana. Un, ja mēs, teiksim, rīkojam savu mājas kafejnīcu, pļavā vai šķūnī, tad, protams, atbilstoši mēs viņu iekārtojam, atbilstoši mēs viņu dekorējam, atbilstoši radam to omulības sajūtu, kāda piemīt gan šķūnim, gan pagalmam, gan arī ezera krastam vai dzīvojamai istabai. Tātad braucam tālāk. Ir svarīgi arī izdomāt, kādu veidu apkalpošanu piedāvāšu. Vai tā apkalpošana būs pie atsevišķiem galdiņiem, vai būs pie viena liela galda, vai tas būs bufets veids galds ar pašapkalpošanos. Un ir arī svarīgi saprast detaļas, vai tie būs galdi klāti ar galdautiem, vai tie būs, koka galdi ar salvetēm vienkārši, vai vienkārši galdi, skaisti koka galdi, uz kuriem neprasās nekas. Tas viss iepriekš ir jāapdomā, jo arī ir jāaprēķina, cik ir vajadzīgi gan galdi, gan krēsli, gan piederumi, gan glāzes, gan citi trauki. Ir jāizplāno arī galda klājums, protams, un atkarībā no tā, kā viesi tiek uzņemti, arī jāplāno ēdienu pasniegšanu. Pie garā galda var pasniegt ēdienu gan katram individuāli, bet ļoti jauks paņēmiens ir likt ēdienu uz kopīgiem šķīviem, kaut arī tie ir nepazīstami cilvēki, kas varbūt tiks sēdināti pie viena gara galda, tomēr tāds kopīgi ēsts ēdiens vienmēr raisa sarunas, un arī tie cilvēki, kas sēž ap to kopīgo galdu, sarunājās un, varētu teikt, jūtās vienoti ap galdu. Ja mēs izvēlamies gatavot ēdienu un pasniegt viesiem bufets veidā, tad, protams, arī jāsaplāno, cik daudz ēdienas mums ir vajadzīgs un cik daudz viesus mēs uzņemsim. Un vēl, ja mēs uzņemam viesus brīvā stilā, tad arī tomēr ir jāpadomā par to, kur viesi piesēdīs, kur viņi noliks savu ēdienu, jo nevienmēr ir ērti staigāt ar ēdienu šķīvi, teiksim, pa teritoriju, ja nav tāda īpaši norādīta pieturas punkta, kur apmesties, kur palikt kādu brīdi. Šeit jūs arī varbūt variet nedaudz aplūkot un redzēt tādu galda
dekorēšanu un pašniekšanas veidu. Protams, vienmēr ir jauki, ka galds ir dekorēts, un dekorām var arī izmantot, teiksim, jebko no dārza, no lauka. Varbūt, ja jūs pasniegsiet tādu zemnieku ēdienu pie koka galdiem, tad tur ļoti labi derēs rudzu lauka pušķis ar rudziem. Ja jūs sēdināsiet, teiksim, pie baltiem galdautiem, tad varbūt saplūksiet pļavas ziedus un ieliksiet vāzēs. Šeit, redzat, dekorā ir vienkārši salāti no dobes. Varētu teikt, fantāzijai dekorēšanas jomā ir plašs lauks un plaši apvāršņi. Varētu teikt, izpausties tur ir, kur augļus var izmantot dekorēšanai, ogas, dārzeņus, jebko. It sevišķi šajā te vasaras laikā, kad ienākās gan augļi, gan ogas, tas ir brīnišķīgs dekors jebkuram galdam. Tā, braucam tālāk. Tātad, kā un kādu sēdienus pasniegšu, bišķiņ jau pieskāros, ja jums ir tāda, teiksim, saimniecība, milzīgi liela vai netik liela, viens veids, kā iepriecināt savus viesus un pastāstīt par saviem ēdieniem, ir arī viens liels degustācijas galds. Brīvā stilā katrs var pieiet pie galda, paņemt, ko vēlās, bet šādu galdu veidojot un piedāvājot, vienmēr ir jāzina, cik cilvēki ieradīsies, jo no tā ir atkarīgs, cik daudz ēdienu jūs liksiet uz galda. Šādu galdu droši vien nevajadzētu likt tad, ja ir paredzēti ļoti daudz cilvēki. Šis varbūt ir tāds, nezinu, līdz 20, 30 cilvēkiem pieejams pasākums, bet, ja, teiksim, jūs jau uzņemiet cilvēkus, kas ir 100, tad varbūt ir grūti aprēķināt un cilvēki dažkārt ir ļoti ēdelīgi arī jāņem vērā. Ja jūs sēdiniet pie baltiem galdautiem, tad varbūt arī jums nodara vienkārši porcija ēdienas. Ēdienus var dekorēt arī ar visu, kas jums aug dārzā, pļavās, pļavas ziediem, dillēm, petersīļiem, visu, kas ir ēdams. Vienīgais ar dekorēšanu nevajag aizrauties, un man ļoti patīk viens tāds padoms, ko es izlasīju kādā grāmatā, bet vairs neatceros, kurā, kad jāatcerās, ka ēdiens nav kapkopiņa, kur ir jāapdekorē no visiem galiem. Tas nozīmē, ka ēdienam varbūt dažkārt pietiek ar vienu nelielu akcentu. Pabraucam tālāk. Nu jā, šeit arī ir, tā kā tas lūgums bija nedaudz arī par ēdienu dekorēšanu un par pasniegšanu, tad šeit ir tāds, tādi nelieli, varētu teikt, piemēri, kā pavisam vienkārši var dekorēt ēdienu. Vienkārši nelielu rudzpuķi vai dažas citronu šķēles. Un arī šis ir varbūt tāds piemērs, ja jūs dzīvojat pie jūras, tad noteikti ēdienkartē būtu vēlami iekļaut zivju ēdieni. Ja jūs dzīvojat laukos un jums ir plaši ķirbju lauki, tad nevajag aizmirst par ķirbiem, varbūt, kas jums jau ir apnikuši. Un šos ķirbju ēdienus var attīstīt arī līdz bezgalībai, var cept pīrāgus, pankūkas, zupas, sautējumus. Var sakot, ir dažādi ēdieni, ķirbis ir ļoti pateicīgs dažādu ēdienu gatavošanai. Un arī nevajag aizmirst par pavisam vienkāršiem ikdienas ēdieniem, kurus varam pasniegt nedaudz savādāk, varbūt
uzlikt uz smukākiem šķīviem, pielikt kādu zaļumu vai citronu šķēli, un tad tas izskatās pavisam savādāk. Un arī jāatcerās, kad mājas kafejnīcu dienas ir tās reizes, kad cilvēki nebrauc vienkārši uz ātru roku kaut ko iekost, bet ka viņi meklē kaut ko īpašu, varbūt kādu ļoti garšīgu ēdienu vai kādu īpašu atmosfēru. Katrā gadījumā tāds ikdienas vienkārši ēdiens, tāds mājas kārtībā, varbūt šoreiz šis nav tas īstais brīdis, kad pasniegt ēdienu, neaizskriesiet uz Rimī, nenopirksiet cīsiņus, neuzsildīsiet un nepasniegsiet šajā dienās. Braucam tālāk. Tātad nedaudz smukuma. Es teicu, ka nevajag tādus ikdienas ēdienus, varbūt dažam debesmannā ir ikdienas ēdiens. Bet debesmannā ir arī viens tāds nedaudz piemirsts ēdiens, par kuru ir vērts atgādināt, jo īpaši bērni, viņi jau vairs nepazīst šādus ēdienus. Man pašai bija tāds gadījums, kad man palūdza sagatavot ēdienus no mannas, un es izvēlējos tieši pagatavot debesmannu, un uz pasākumu, kur šis ēdiens bija jāpagatavo, bija ļoti daudz bērnu. Un tad tie bērni staigāja apkārt tai lielajai debesmannā bļodai, un apmēram, kas tas tāds ir. Bet tad, kad viņi pagaršoja, tad viņi prasīja vēl. Tādēļ man šķiet, ka mājas kafejnīcas diena ir arī tā diena, kad mēs varam atgādināt par tādiem senākiem ēdieniem, bubētu, peldošām stalām, debesmannā, varbūt kādu saldu putru, jo ir jāatgādina cilvēkiem arī par tām garšām, kas varbūt ir bijuši pirms 50 un vairāk gadiem, varbūt arī pirms, 40 gadiem. Lūk, un arī pasniegšanas veids varbūt, teiksim, var pielikt vēl ne, braucam apakaļ. Arī pasniegšanas veids var būt dažāds. Jūs variet pasniegt ēdienus glāzēs, stikla bļodiņās, šķīvjos ar zelta malu. Tas ir atkarīgs no tā, kāds ir pārējais noformējums. Variet pagatavot arī, ir noteikti starp jums ļoti jaukas toršu cepējas, kas iespējams saceps tortes un droši vien arī zina, kā dekorēt, bet, ja ir piemirsies, tad droši liekat virsū pļavu ziedus, liekat virsū ķiršu lapas un tādus dekorus, kas ir dabīgi. Dabīgie ziedi, ēdamie lapas, protams, arī ogas un viss, kas ir pieejams dārzā. Tagad braucam tālāk. Lūk, ēdienu var pasniegt arī vienkāršā veidā. Piemēram, ja jūs esat izvēlējušies, pļavā vai meža ielokā lielā zupas katlā vārīt zupu vai putru un pasniegt, tad, teiksim, ja jūs izvēlaties pasniegt varbūt vēl kādu, desertu vai vēl kādu uzkodu, tad šis veids ir veids, kā to izdarīt, ja jums tas iepatīkās, jo piegājiens ir arī nepiesārņot dabu. Šajā trauciņā, kas ir veidots no papīra, ir izmantotas tūtiņas, kas ir domātas sviestmaižu likšanai, vienkārši tās tūtiņas ir sarūlētas tā kā šķīvīši.
Tūtiņas ir izturīgas pret taukiem, viņas arī nejūk ārā. Un šeit ir ielikts vienkārši gailiņu groziņš un garšaugi. Jo šis bija tas uzdevums, garšaugi, lai ir un arī uzkodi ir. Bet šādā te no papīra izveidotā tūtiņā var ielikt arī kūciņu, var ielikt arī kādu groziņu, cepumiņus, visu ko, kas ir domāts tā kā vienai personai. Bez tam tas papīrs ir pārstrādājams, un viņš uz dabā neatstāja pēdas. Blakus ir karamelizēti ābolīši, kuri ir apņemti ar ābeles lapu. Ābolīti apēd un lapu aiziet uz kompostkaudzi. Un arī, varētu teikt, šis ēdiens neatstāja dabā nekādu pēdu. Šis ir viens jautājums, par ko der aizdomāties, kādus traukus mēs izmantojam, un der varbūt izdomāt, kā pēc iespējas dabai draudzīgāk savus ēdienus pasniegt. Es nevienu ēdienu nepasniedzu papīra šķīvjos, un tāpēc nezinu, kā pašlaik ir, vai plasmasas šķīvi jau ir galīgi aizliegti, vai tie tomēr darbojās, bet es ieteiktu izmantot īstos šķīvus, kur tas ir ieteicams. Iesaku apskatīt savos plauktos, varbūt kaut kur stāv tās servīzes 24 personām, kuru izņemam vienreiz gadā ārā, kad atbrauc ciemiņi. Es neturu plauktos savus servīzes, es visas lieku uz galda, kad atbrauc ciemiņi, jebkad. Arī ikdienā, arī mājas kafejnīcas dienā es esmu piedalījusies laikam 2 reizes. Arī tad no plauktiem ir izņemtas visas šķīvi, visas smukās krūzes. Man nav žēl. Ja kāda saplīst, nav liels kreņķis. Tādēļ es domāju, ka nav īsti jēga turēt aiz skapja servīzes, kuras netiek lietotas. Tas ir mans ieteikums. Katram ir sava pieredze, katram droši vien ir savi paradumi, bet mans ieteikums ir lietot īstos traukus un iztīrīt savus servīžu plauktus. Tad, ja gadījumā ir, tiešām nav iespējams un ir ļoti daudz cilvēki un ēdiens tomēr ir jāpasniedz, tad ir jāatcerās, kad vislabāk izmantot tos traukus, kas ir pārstrādājami, bet arī jāatcerās, kad ir jāizvieto teritorijā atkritums, kur tos traukus izbērt, jo ir gadījies būt pasākumos, kur ir vienreizējie trauki, bet pēc tam viņus nav kur likt. Tādēļ tas tāds atgādinājums, izdomājiet, salieciet savās teritorijos atkritumu maišus smuki noformētus, lai viņi vienkārši nemētājās, lai viņi ir glīti, bet lai ir, kur, teiksim, tos atkritumus, kas ir radušies, izmest. Tātad uz lapām pasniegt ēdienu ir kļavu lapas, ir, lazduru lapas, ābeļu lapas. Varbūt, ka jums arī kaut kāda ideja rodās, kādu ēdienu jūs variet pasniegt tieši šādā veidā uz lapas, vai, uz galda uz lapas, vai pirkstos paņemam uzkodu. Tā kā šis ir tāds mans radošais ieteikums. Braucam tālāk. Tātad ieteikumi. Ar šos ieteikumus es pati uz sevi vienmēr arī attiecinu, kad sāk darbus vismaz 3 dienas iepriekš, jo ir jāsaprot, kā tas viss skatīsies, kur ko liks, kas ir vajadzīgs, un 3 dienas iepriekš tādu teritoriju iekārtot, es domāju, ka tas ir vispār pēdējais brīdis. Tādēļ, ka mazie darbiņi aizņem ļoti daudz laiku. Nezinu, kā jums, man bieži ir tā, ka uzņemot ciemiņus, man ir tāds lielais plāns, ko es gribētu
bet tad pienāk brīdis, kad var saprast, ka to var nepaspēt un to var nepaspēt. Tad nevajag sastresoties, vienkārši to, ko nevar paspēt, vajag izsvītrot, jo neviens jau nezina, kādi bija jūsu lielie plāni. Tātad izdarīt visu iespējamu laicīgi, neko neatlikt uz pēdējo brīdi, jo pēdējā brīdī vienmēr kaut kas atgadās, kāda ķibele, ar ko ir jānodarbojās tieši pēdējā brīdī. Svarīgi ir sadalīt pienākumus visiem, pienākumus sadalīt uzreiz, lai tad, kad atbrauc viesi un kad ir jāsāk piedāvāt ēdienu, lai katrs zina, kas ir jādara. Un obligāti vienu norīkot ciemiņu sagaidīšanai, jo ir diezgan nejauki, ja tu ierodies svešā vietā, viesībās vai vienalga uz mājas kafejnīcas dienu, un tev neviens nesagaida, tad iznāk tāda klejošana pa teritoriju bez uzmanības, un tas uzreiz rada tādu neērtu sajūtu pirmkārt, un pēc tam, teiksim, var gadīties, ka tāds cilvēks kļūst ar laiku arī diezgan kašķīgs. Tā kā ciemiņu sagaidīšanai lūdzu norīkojiet vienu cilvēku. Viņam nav jāstāv kā mietam visu laiku un jāsagaida, bet viņam ir jātur acis uz to vietu, kur cilvēki ierodās, un viņam ir jābūt tur, tad, kad kāds atnāk. Tātad, un arī viesu uzņemšanai vajadzētu būt gataviem vismaz 20 minūtes pirms ciemiņa ierašanās. Tas ir tādēļ, lai tās 20 minūtes jums vēl paliek pieregulēt to, kas nav izdarīts. Jūs varētu teikt, pārskatiet visu laukumu un redziet, ka kaut kas trūkst vai kaut kas ir pat daudz, tad jums vēl ir tās 20 minūtes, kur jūs kaut ko variet labot. Bez tam ir tādi cilvēki, kas ir ļoti laicīgi ieradušies, viņi plāno savu izbraukšanu laicīgi, viņi arī ierodās laicīgi, tas nozīmē, ka viņi var ierasties pusstundu, 20 minūtes ātrāk, un arī šiem ciemiņiem ir jau jāpievērš uzmanība. Jūs varbūt esat atstājis tās 20 minūtes sev, ko pēdējos darbus veikt, bet ja viņi ir ieradušies, tad ar viņiem jau ir jāsāk nodarboties. Tādēļ tam cilvēkam, kas sagaidīs viesus, noteikti jau tādā laikā ir jābūt, teiksim, uzmanīgam un jāskatās, kas notiek pagalmā, vai vienalga, kurā vietā jūs viņus sagatavosiet. Tātad pievērst lielu uzmanību viesu sagaidīšanai, arī pastāstīt viesiem, kur kas atrodas, ja tā ir lielāka teritorija. Es domāju, ka varbūt nevienam vien ir liela teritorija, kur būs paredzēts pasākums, varbūt arī ar dažādiem papildus izpriecām un iespējām. Tādēļ tiem viesiem to visu vajag pastāstīt. Gatavojiet ēdienus un arī iekārtojot to vietu, kur jūs uzņemsiet viesus, der zināt, ka krāsai, kādā ir ēdienas vai kādā ir apkārtne, ir arī ietekme uz cilvēku apetīti. Piemēram, sārta, dzeltena un oranža krāsa rosina apetīti, bet tumši zila, pelēka, melna nomāca apetīti. Un šis ir tas, kas ir zinātniski pierādīts, un man pašai arī ir bijis gadījums bez zinātniskiem pierādījumiem, kad es cenšoties, varētu teikt, ābolu sniegam iegūt burvīgu krāsu, pielieku melenes, un tas saldējais ēdiens pārvēršās apmēram grīdlupats krāsā, un pat mans vīrs, kam ļoti garšo saldi ēdienu, vienkārši atteicās viņu ēst. Tādēļ ir jāzina, ko ar ko savienot, un melens kopš tiem laikiem, es zinu, nedraudzējās ar olbaltumiem, tādēļ, ja jūs to vēl neesiet pārbaudījuši, tad melens ar olbaltumiem kopā nevajag jaukt.
Kā jau iepriekš teicu, kad ja izvēle ir kritusi uz kādu jaunu ēdienu, to iepriekš noteikti izmēģiniet. Jo jaunu ēdienu pasniegšana dažkārt var izvērsties par tādu diezgan nepatīkamu pārsteigumu. Tā, ēdienu dekorēšanai tātad izmantojam tikai materiālus, ko drīkst ēst, un nepārkraujam ēdienu ar dekoriem, bet dekors vienmēr ir vajadzīgs. Dekors ir vajadzīgs, jo tas uzreiz ēdienam piešķir īpašu krāsu un īpašu tādu izskatu. Arī, kā jau teicu, pēc iespējas lietot īstus traukus, glāzes un piederumus. Un atcerēties, ka šī gadījumā mēs esam piekrituši viesus uzņemt ar mīlestību, pret ēdienu, ar mīlestību pret saviem viesiem. Un atcerēsimies, ka tādēļ mēs viņiem esam nolēmuši sniegt to labāko, kas mums ir. Un nākošais slaids. Tātad, atbildot uz jautājumu, kas tad ir ēdiens un ko ēdiens simbolizē un ko ēdiens vēsta, atbildes ir sekojošas, ka ēdiens ir mūsu vēstures un vietējās kultūras atspulgs, ēdiens ir nozīmīga kultūras sastāvdaļa un nacionālās identitātes simbols un izpausmes veids, un ēdiens ir arī bauda, prieks un iedvesmas avots. Un ēdiens ir tas, kas cilvēkus vieno ap galdu, neskatoties uz viņu politisko piederību, neskatoties uz viņu izcelsmi, neskatoties uz viņu nacionalitāti. Ja cilvēki apsēžas pie galda, pie kopīgas maltītes, viņi vienmēr atrod, par ko runāt, un bieži vien tieši pie galda uzsākās arī kāda ilgstoša draudzība. Tātad es novēlu jums, lai ēdiens jūs iedvesmo un vieno, bet mājas kafejnīcas dienas jūs mājās ir garšu baudījumu un prieka pilnas dienas. Es ceru, ka kaut ko no šīs prezentācijas jūs ieguvāt, bet, piedodiet, ja kaut kas, varētu teikt, neizskanēja tā, kā jūs bijāt cerējuši. Jebkurā gadījumā novēlu, lai viss izdodās, lai ir prieks un lai ir saule jūsu mājas kafejnīcas dienās. Un pēdējais kadrs. Un paldies par uzmanību. Un šī ir bilde no vienas vecas pavāru grāmatas, kā tāds atgādinājums par to, cik grezni kādreiz dekorēja ēdienus. Paldies par uzmanību un ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Jā, tātad es paskatīšos, kas ir kopējā čatā vēl. Varbūt ir kādi jautājumi. Pagaidām vienīgais, ko es redzēju, bija jautājums, kā iespējams prognozēt mērķa auditoriju. Varbūt jums ir kāds ieteikums? Kā prognozēt mērķa auditoriju? Jā. Pašam ir jāizvēlās savu mērķa auditoriju. Vai grib uzņemt, varētu teikt, cilvēkus ar bērniem, tad atbilstoši ir jāgatavo ēdieni. Gan tādi, kas der bērniem, gan tādi, kas der pieaugušajiem. Ja, teiksim, nezinu, ir pensionāri, es zinu, ka ceļo pensionāru grupas, varbūt tad ir jāņem vērā arī tādu, varētu teikt, cienījumu vecumu cilvēku ēšanas paradumi. Ēdiens tad varbūt nav, tāds, ēdiens varētu būt maigāks. Ēdiens varētu būt vieglāk sakožams,
ēdiens varētu būt arī kaut kāds tāds, kas atgādina par bērnības garšām. Mērķa auditoriju, varētu teikt, mēs nosakam paši. Jo vajadzētu teikt noteikti to mērķa auditoriju, lai mēs arī zinām, cik plašu cilvēku grupu mēs gaidām. Jo nevar tā, domāju, ka nevar teikt, nāciet pie mums tagad visi. Vienkārši ar tādu uzaicinājumu iespējams, ka netiek galā. Jo ir ierobežots piedāvājums. Esmu dzirdējusi, kad, teiksim, ir izsludināta mājas kafejnīca un atnāk tik daudz cilvēku, ka nav viņus kur likt, un arī ēdiens pietrūkst. Tādēļ tas ir tas ierobežojums. Cik cilvēkus mēs varam uzņemt? Un kādus? Jā. Es nezinu, vai es atbildēju. Es domāju, ka atbildējāt. Paldies. Man šķiet noderīgas arī tās idejas, kas te ir izskanējušas no citiem dalībniekiem, un tāpēc es izlasīšu. Ieva ir ieteikusi, kad mērķa auditorija var prognozēt ar izveidoto piedāvājumu. Piemēram, ja piedāvā bērnu izklaides, tad attiecīgi arī atbrauks ģimenes ar bērniem. Savukārt Ilze saka, ka viņas gadījumā strādā iepriekšēja pieteikšanās, rezervācija, priekšapmaksa, tad šādā veidā ir iespējams arī prognozēt, kādi cilvēki ieradīsies. Taču, protams, tas nevienmēr ir iespējams, un ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēki piesakās un neatbrauc, vai tieši otrādi atbrauc nepieteikušies. Tāpēc tas nevienmēr var nostrādāt. Un tāpēc arī Baiba raksta, ka tāpēc precīzi ir jānorāda, kad ar iepriekšēju pieteikšanos, un ja zvana tajā pašā dienā, tad jebkuram saimniekam ir arī iespēja atteikt, ja nav šādas iespējas vairāk uzņemt cilvēkus. Es redzu, ka te viens raksta mums pieteicās 100, es neredzēju, cik atbrauc. Jā, bet principā ir jāmāk arī pieklājīgi atteikt. Ir jāmāk, ir jāiemācās, kā to pieklājīgi izdarīt, jo ko nevar celt, to nevar nest. Ja mums piesakās 100 cilvēki, mēs esam izrēķinājuši, ka mums ir ēdiens 100 cilvēkiem, mēs nevaram uzņemt 120 vai 150. Vienkārši ir pieteikšanās, kas piesakās, piesakās. Jā, tiem, kas piesakās, tiem ir priekšroka, un tad jūs attiecīgi pēc saviem resursiem, savām iespējām varat tad arī uzņemt vēl papildus cilvēkus, ja tas ir iespējams. Jā, noteikti, ja ir gaidāmi daudz ciemiņu, 100 un vairāk, tad noteikti ir jābūt arī resursam, kas tos cilvēkus apkalpo un kas sagatavo ēdienu. Tā, es skatos, vai varbūt ir vēl jautājumi. Jā, tad daudz raksta, kad pieteicās krietni mazāk un sanāca beigās apkalpot krietni vairāk cilvēkus. Jā, ir jau arī vēl tāda lieta, ka mēs varam sagatavot ēdienu nedaudz vairāk. Ne ļoti daudz vairāk, jo kur mēs viņu pēc tam liksim, bet nedaudz vairāk rezerves vajag pat sagatavot. Jā, jo nekad nevar paredzēt, cik cilvēku tiešām ieradīsies. Bet, tas, protams, ir jānorāda tādā pieteikumā. Jā, tas tiešām saimniekiem ieteikums, ja jūs vēlaties, lai jums iepriekšējie pieteikšanās strādāt, tad to arī koordinatoriem ir jānorāda mājaslapā pie jūsu kafejnīcas, un tad, manuprāt, ir lielāka iespēja tiešām, kad šie cilvēki jums zvanīs pirms tam un pieteiksies, un jūs varēsiet labāk plānot savus resursus, savu laiku. Jā, bet vēl ir ļoti laba metode, protams, ja cilvēki ir 30, ja viņi piesakās, jums ir kontakti, apzvaniet viņus. Apzvaniet un pārjautājiet, vai viņi ieradīsies, vai tomēr ir pārdomājuši. Jo tad, kad cilvēks piesakās, vajag paņemt viņu gan telefonu numuru, gan vārdu. Jo tad
var atzvanīt. Man liekas, tā ir diezgan laba metode. Jā, varētu būt. 100 cilvēkiem neatzvanīsiet, bet 50 cilvēkiem arī, kas ir pieteikušies, ja viņi katrs individuāli pieteicies, tad 50 cilvēkiem arī var piezvanīt un apjautāties. Tāpat Edgars raksta, ka nepieciešams cilvēks, kas sagaida un kurš ir lietas kursā vai spēs uzņemt un pabarot visus cilvēkus. Mēs piedāvājam dažādas alternatīvas citām aktivitātēm, ja sāk pietrūkt ēdienas, viņš raksta. Un savukārt, ir komentārs, esmu iesācēja un tāpēc ar baidos, kā visu paspēšu, jo komandas nav tik divatā ar vīru. Tad es laikam ieteiktu tiešām tajā pirmajā gadā nepārspīlēt ar to ēdienu daudzumu, ko jūs vēlaties pagatavot, un tos cilvēkus, ko jūs būtu gatavi apkalpot. Es teiktu, ka labāk ir mazāk, bet tad jūs vismaz zināsiet, ka varēsiet šos cilvēkus apkalpot, un jūs droši varat arī atteikt, ja viņi zvana tajā pašā dienā, un jūs saprotat, ka jums nav šo resursu. Un, tas pirmais gads tiešām ir tāds ieskriešanās gads, lai vispār apošņātos un saprastu, kā tas viss notiek. Tāpēc, varbūt pirmā gadā plānot labāk mazāk, un tad jau turpmākajiem gadiem. Es no savas puses varētu ieteikt, lai piedāvā ēdienkarti, kur ir skaidra. Tādu standarta ēdienkarti, kurā ir, 2-3 ēdieni, un varētu teikt, piedāvā tādu standarta ēdienkarti, un tas ir viss nelielam cilvēku daudzumam. Tad ir zināms, kurus ēdienus pats māk sagatavot. Pirmkārt, sagatavot tik, cik vajag nelielai grupai, netaisīt izvēli starp ēdieniem. Nepiedāvāt ēdienkarti, kur var izvēlēties ēdienus. Tad attiecīgi te ir jautājums, cik būtu ieteicamais ēdienu skaits? Kādā gadījumā? Cik liels ir pasākums? Kāds gadījums? Vairāk komentāru gan nav, bet tā. Te gan nav precizēts, cik liels pasākums, bet svarīgi. Varētu, teiksim, ja tas ir pasākums, kur cilvēks sēž pie galda un viņus apkalpo, tad tie var būt 4 ēdieni, tie var būt 3 ēdieni. Saldais, uzkoda, zupa un saldais, vai, kāds starpēdiens. Ja grib ļoti tā smalki, varbūt arī 7 ēdieni pie galda, bet, kāda ir tā jauda? Es zinu, ka daži ir ļoti jaudīgi un piedāvā ēdienkartes, no kurām var izvēlēties. Tā ir arī, varētu teikt, apmēram, cik viņi spēj sagatavot ēdienu. Ja ir lielāka komanda, ja ir cilvēki tiešām, kas var palīdzēt šajās dienās, tad, protams, to var darīt. Bet laikam jau labāks ieteikums būtu piedāvāt tiešām konkrētus ēdienus, ja jūs neesat pārliecināti par to, cik daudz cilvēkus varēsiet apkalpot, un tad tas vismaz radīs mazliet vairāk miera. Tāpat, man liekas, ļoti vērtīgs komentārs piebilde ir par to, ka jāgatavojas ir, ka var līt lietus un laukā var nebūt iespējas sēdēt, un ka tad šos cilvēkus vajag arī kaut kur citur. Jā, noteikti, tas ir jāņem vērā. Dabas apstākļi, mūs var arī neutināt. Jā. Es pastīšos vēl. Ilze piebildi, par to atzvanīšanu cilvēkiem, ka var arī īziņas nosūtīt. Ir komentārs par to, ka šķiet, ka ērtāk ir piedāvāt pamatēdienu ar piedevām atsevišķi, jo tas dod iespēju veģetāriešiem pasūtīt tikai dārzeņus vai tikai kartupeļus.
no katra vēlmēm. Ir komentārs par to, ka būtu vērtīgi iespējams paredzēt arī kastītes līdzņemšanai. Ir tāpat komentārs arī no Santas, ka pie pieteikšanās var prasīt viesiem uzreiz norādīt, kurš ēdiens no piedāvājuma izvēlēties. Jā, lai ir izvēle nav lieki jāsagatavo, viņi saka. Tā, skatos, ka pagaidām citu jautājumu nav. Vismaz varbūt uz kādu iespējams palaidu garām. Bet, ja tā, tad jūs varat droši arī vēl tagad pajautāt, ja nu ir kaut kas. Ja vairāk jautājumu nav, tad teiksim vēlreiz lielu paldies Brigitai par šodienas interesanto stāstījumu. Mēs tiešām no sirds ceram, ka šī lekcija daudziem saimniekiem bija saistoša, interesanta un iedvesmas pilna, un kad ir kādi ieteikumi, kuri noderēs arī jūsu māju kafejnīcu dienās. Un, ja nu rodas vēl kādi jautājumi, tad Bija jūs jautājumi par vegānu, veģetāriem un vegāniskiem ēdieniem, ko neatbildēju. Noteikti ir aktuāli. Es ļoti atvainojos, tad es neredzēju. Mans ieteikums ir sagatavot, tas atkarīgs arī, protams, ir no tā, cik apjomīgs ir pats pasākums. Bet vienu ēdienu, kas ir veģetārs, var sagatavot. Tā var būt kaut vai krēmzupa, kurā nekas cits nav kā vien dārzeņi un varbūt tur sviests klāt, bet var sagatavot arī ēdienu bez sviesta. Vienkārši krēmzupu to var izdarīt. Vienu ēdienu tādu, jo varētu teikt, atsevišķi piedāvāt vegānu ēdienu karti, tas nozīmē, ka ir jāzina jau tā publika, kas nāks, jo tie vegāni pagaidām vai veģetārieši nav tik daudz, ka tādā veidā vajadzētu atsevišķu ēdienu karti gatavot, bet kādu ēdienu var paredzēt. Var paredzēt arī, ja ir otrais ēdiens, pamatēdiens, tad var paredzēt tādu kombināciju, kas der arī veģetāriešiem. Tradicionāli ir kartupeļi ar kādu gaļu. Gaļas vietā var uzlikt sautētus dārzeņus vai kaut ko, kas ir arī uz šķīju paredzēts, bet, varētu teikt, lielākā apjomā. Bet, jā, par to ir jāpiedomā. Ir sevišķi tad, ja ir lielas grupas. Ja ir ierobežots cilvēku skaits, nezinu, līdz 20 un ir ēdienu karte ir publicēta, tie cilvēki ir pieteikušies. Viņi zina, kas ir ēdienu kartē. Un tur nav, tā kā varētu nebūt arī tas veģetārais ēdiens. Es nezinu, vai es atbildēju, vai kā tur bija. Domāju, ka diezgan izsmeļoši, jā. Jā, ja nu vairāk jautājumu nav, tad es atgādināšu, ka visi saimnieki droši var vērsties pie saviem koordinatoriem arī ar visiem saviem jautājumiem vai neskaidrībām, un tieši tāpēc viņi ir, lai jums palīdzētu, un tāpat tās var mums arī droši rakstīt, ja ir kaut kas neskaidrs, un mēs centīsimies pa visiem arī rast kādu risinājumu. Un, jā, tad līdz ar to arī